Tomēr rādīsim. Jā, Šauļi patiešām pirmo reizi šajā sezonā Latvijas televīzijā, bet viņiem ir labi veicies spēlēs ar Latvijas komandām. 3 uzvaras ar 1 punktu starpību. Pret Valmieru, pret Ventspili un arī pret Baronu šeit Rīgā. Pēc Ģedivina Maceinas metiena no laukuma centra. Maceina arī kā pirmais nāk laukumā šodien Šauļu komandām. Nu, Maceina pret Baronu spēlē ar lielu iedvesmu. Acīm redzot, galvās rūgtums ir palīdzis kopš pagājušās sezonas. Nu, tur dažādi gāja un varbūt kā arī negluži arī pašu komandu varam vainot. Varbūt nesaskaņas ar toreiz Gundaru Vētra treneru. Nu, un tā tālāk un tā tālāk. Bet komanda ir labi nokomplektēta un arī toreiz, kad mēs rādījām arī izaicinājumu kausa fināla četrnieku, arī toreiz valkot arī zināms paralēls ar Ņevežas komandu. Tad abas komandas ir līdzīgas pēc savu spēles stila. Spēlē, nu, Šauļi ir spēcīgāk. Tomēr šie komandas spēlētāji ir nedaudz pieredzējušāk. Kaut gan šo sezonu Šauļiem, jāsaka, nu, arī kā pa viļņiem ir gājis. It kā labs sākums starts Ulepkausā, un pēc tam nu, arī neizkļūšana no grupas. Atkal treneru maiņas un viss pārējais. Nu, tā kā arī tur ir bijušas problēmas. Un arī pirms izslēgšanas kārtas spēlēm, pat, cik es saprotu, nu tāda, kā jau arī mīlu basketbolisti savā starpā Patrīt Mēlis, tad arī basketbola klubu funkcionāri savā starpā runājot Šauļi esot bažījušies, ka ļoti iespējams, ka pat netiks līdz šīm izslēgšanas kārtai, jo bija pamats baidīties, ka Tartu Rokvins var arī atspēlēt. Nu, neatspēlēja. Šauļi tomēr uzvarēja gan Igaunijā, gan arī pie sevis mājās, bet nu, tādas bažas arī bija. Tā kā īsts pārliecības Šauļiem par saviem spēkiem šo sezonu vismaz Baltijas līgā nav. Nu, komanda, es domāju, ir pārliecināta par sevi pilnīgi noteikti, vēl viņi ir uzvarējuši trīs izslēgšanas spēles un allaž visus šos gadus Šauļi ir izcēlušies ar ļoti stingru raksturu. Tieši tas, kas šovakar, es domāju, būs vajadzīgs Baronam, jo visās 3 savstarpējās spēlēs starp Baronu un Šauļiem Barons ir zaudējis cīņu pie groza. Ar visu komplektāciju, kādi Baronam 3 reizes zaudēt cīņu pie groza, bet tam 2 spēlēs ļoti smagi. Arī pēdējā šajā spēlē 4. aprīlī Šauļos ar 15 bumbu starpību zaudēts pie groza. 2 smagākie zaudējumi šajā sezonā cīņā par atlikušajām bumbām Baronam ir ar Šauļiem. Un šodien tas pilnīgi noteikti ir jāmaina, ir jālabo, lai cerētu uz panākumu. Jo, ja vakar arī spēlē, kur Kalevs sacindās ar ASK vairāk kā otrā puslaikā varēja just, ka Kalevs, kad paliek grūti, vairs īsti netic un bija sajūta, ka ASK uzvarēs agri vai vēl. Tad šodien ar šo komandu tik viegli nebūs. Protams, un to arī varēja redzēt arī šajā spēlē, kas bija regulārā čempionāta spēlē šeit pat Rīgā, ka Šauļi, nu, praktiski bija bezizējas situācija. Gan arī Barons jau bija tik kā pārliecinoši uzvarējuši šo spēli ar minimāli kā pārsvaru, bet tomēr, nu, un arī tāpat šis pats Maceinis ļoti pārliecinošais metiens. Tiešām no laukuma gandrīz vidusdaļa. Tā kā tagad laiks gan himnām.
programmas iesildīšanās 3 minūšu pirms pašas spēles. Vēl tikai piezīmēsim, ka Latvijas televīzijā mums ir vēl viena pirmizrāde. Mums ir jāpiezīmē, ka Baronas spēlētāji, ko mēs vēl neesam rādījuši, kaut kā Baronu esam rādījuši pietiekami daudz. Un tas ir Baronas komandas spēlētājs, kurš jau, zināmā mērā, ieņēmis savu vietu komandā. Tas ir Dantels Jeffersons, un lūk, šeit viņš arī ekrānā. Labs caurgājiens, labs pustālais metiens. Pirms tam spēlējis NBA attīstības līgā, laikam tā jāpareizi jāsaka, jā? Jā, viņš sāk šo sezonu un spēlēja līdz pat februāra beigām, kamēr Barons viņu iesaistīja savās rindās, bija rezultīvs 17 punktu vidēji spēlē, pie tam pagājuši gadu šajā NBA attīstības līgā, Dakotas Wizards sastāvā viņš kļuva par čempionu. Nu, un arī pagājušajā rudenī septembrī noslēdz līgumu ar Memphis Grizzlies uz treniņu nometnes laiku, bet pirms sezonas tika atbrīvots. Pirms tam spēlēja 2 sezonas Arkansas universitātē. Un jau var, protams, jau ierasties spēlētāji. Jā, nu, un šeit mēs Šauļus redzam. Vienmērīgi labi nokomplektēta komanda. Nu, pagājušajā spēlē, vismaz tā, kas šeit bija Rīgā, tātad regulārajā čempionātā, vislielākās sāpes Baronam sagādāja viselementārākās pick and roll sadarbības. Ļoti labas kopā tieši Kuzminskas, kā garais spēlētājs spēlēja ar saviem mazajiem spēlētājiem. Saspēles vadītāji arī ar Maceinu. Ik pa priekšņos pick and rolliem dabūja bumbu un diezgan viegli gāja uz grozu. Tā kā acīm redzot, gan jau, ka būs izdarīt arī attiecīgi secinājumi un tik vienkārši līdz grozam šodien arī Kuzminskas tāpat kā vispār līdz Šauļi netiks. Nu, cerēsim. Tagad pēdējās nedēļas laikā, kopš iepriekšējās spēles, Barons spēlēs ar Ķeizermežu, kas ir pēdējā vietā pirmajā divīzijā Latvijas basketbola līgā. Šauļiem bija smagāka spēle pret Kedaiņevēšu, jau ceturdaļfināls Lietuvas basketbola līgā, un arī smagā spēlē tikai uzvaru, pēc puslaika bija -9, beigās uzvara ar 7 punktu starpību. Tā kā viņi ir pagaidām sērijā vadībā pret Kedaiņu komandu. Nu, tas varbūt devis labāk spēļu praksi tieši pēdējās nedēļas laikā Šauļiem, bet varbūt, ka tas nebūs tas noteicošais šovakar. Jā, komanda ir labi organizēta, pilnīgi noteikti. Jā. Jo Barona arī šo nedēļu tādā atvieglotā režīmā bija pavadījuši arī treniņu ziņā, tad bija arī brīvdienas, tā kā, nu, arī vērojot arī spēli, kurā Barons spēlēja pret Vefu, jautāja arī Edgaram Teterim, komandas otrajam trenerim, nu, kaut kā ar metieniem neiet nosēdušies, tā kā esot jādrusku, esot paguruši, un, nu, tāds saucējušais režīms šajā brīdī Baronam ir bijis, tā kā redzēsim, vai būs labi arī atpūtušies. Un, nu, šeit redzam Robertu Gedraiti, kurš vēl nesen pirmajās Baltijas basketbola līgas sezonā pats spēlēja. Tagad sezonas vidū, februāra beigās, viņš nomainīja Robertu Kuncaiti, kurš bija Šauļu treneris. Bet pēc zaudējuma Lietuvas līgā Viļņas komandai, Sakalē komandai atkāpās no amata. Tagad tikai 5. spēle Gedraitis būs vecākā trenera amatā Šauļu komandā. Nu kā, nu skatīsimies, kāda sākuma piesniegt. Domāju, ka Baronam nekāda īpaša pārsteiguma nebūs. Ja ierastos arī spēlētājs mēs redzēsim. Aleksandrs gan nav noģērbies, Kaspars Bērziņš, šāda Maitis, kad sprešot pēc iztūlīt nāks. Un lūk arī, jā, premjeras ieradies ir apmeklējis šo spēli. Ivars Bodmans šeit, kopā arī ar klubu prezidentu Ivo Zonni. Dzirdam, ka Kuzminskas gan Zavāckis nāca jau laukumā. Jā, nu tieši Zavāckis bija produktīvākais pirmajā ceturdaļfināla spēlē. 20 punkti, 11 atlikušās bumbas. 2 no 3 spēlēm pret Baronu šajā sezonā viņš nospēlējis ļoti rezultīvi. Un komandas rezultīvākais spēlētājs Šauļu komandā ir viņa leģionārs Antonio Grants. Baltijas līgas turnīra ietvaros arī viņš ir laukumā ar 15. numuru. Nu, un arī pārējie spēlētāji. Tātad Maceina, Kuzminskas un 5. ir Prekevičs, 24. numurs. Un, jā, pārāk liela pārsteiguma Baronam nav. Bērziņš, Pusts, Adamaitis. Nu, nav nekāda pārsteiguma. Parastais tāds piecinieks Baronam. Un pēc brīža spēle varēs sākties. Atbildes spēle, ceturdaļfināls, uzvarētājs, 2 spēļu summā tiek fināla četrniekā. Likmes ir augsts, protams. Vakar šie +6 ASK Rīgai palīdzēja noteikti, tāpēc, ka ik pa brīķiem bija šis te pārliecība arī tā, ka bija arī mīnus nedaudz, tad par to, ka ir vēl neliela, to jau no hokejā būtu nozinuši šo pārmalā. Pacēndīs pārbumbi. Jā, Kuzminskas 2 reizes izlēcis pa tukšo. Bērziņš tikai 1 reizi, bet pirmais uzbrukums Šauļu komandai. Ģedimins Maceina sāk savas komandas pirmo uzbrukumu. Vācis atdod atpakaļ
Un šeit brīvs gājiens līdz grozam un 2 punkti. Jā, lieliski 2 cilvēku sadarbība pašā pirmajā uzbrukumā, un viens no viņu līderiem Zavackis gūst pirmo grozu. No groza apakšas. Gusts, Šēl noskrien. Šēl bija 19 punktiem, bija labākais punktu guvējs Baronam. Un arī šoreiz ātri 2 punktu gūti. Publika šeit arēnā Rīgas diemžēl nav pārāk daudz, bet tomēr jau ir apsēdusies. Un lūk, šeit to, ko es arī teicu pašā sākumā. Jā, šīs sadarbības ik pa brītņam tiek arī izmantotas. Un, ja būtu nedaudz veiksmīgāka piespēle, būtu atkal Metiens ar tos distances. Jā, patiešām. Pirmais uzbrukums izdevās ļoti labi, tagad kļūt piespēlē, bet no tā būs jāuzmanās visu spēles laiku, jo Šauļi mēģinās spiesties tuvāk grozam. Viņi arī labi met no tālienes, tā skaitā viņi garie spēlētāji. Kļūda arī Baronam. Pagaidām viss pilnīgi līdzvērtīgi. Jā, viens grozs no tuvas distances vienai komandai, tāpat otrai. Kļūda vienai komandai, kļūda arī otrai. Nu, tā mēs līdz neizšķirtam varam šodien aizspēlēties, bet mēs saprotam, ka neizšķirs tas ir zaudējums Baronam. Vēl jau pats sākums, 1 minūte tikai nospēlēt, vēl daudz laika priekšā. Grāns saņem bumbu. Labi tiek atkal garām. Aizmet garām, izsīn bumbu. Bērziņš labi patraucēja. Tagad vajadzētu, joprojām ne. Kuzmīnskis tikai tagad. Kuzmīnskam īsti neveic ar bumbu ķeršanu sākumā. Tagad bija laba situācija, viņam izcīnīt vēlreiz bumbu. Ilgi tas nebūs, nedaudz varbūt vēl par nav iesils. Šajā situācijā arī bija grūti noķert. Tāpat viņš būtu arī noķert bumbu, izlidojis autā. Adamaitis, Grants, mēģināja to pašu, ko Grants, netik labi sanāca. No stūra. Nav. Aleksandrs met garām. Prekevičs ar bumbu Šauļu komandai, ātri pārēj, piespēle un 2 punktu pusātrā uzbrukumā. Atkal visiem ir laicīgi jāskrien atpakaļ, jo šīs ainas, ko mēs redzam tagad pirmajās minūtēs Baronam, Gustam neizdodas trāpīt. Aleksandrs ir precīzs. Faktiski aizsardzībā ir tas pats, ko pēdējā spēlē, ko mēs rādījām pret Zagrebas komandu, ka ļoti viegli pretinieks tiek līdz groza apakšai. Vai ātri pāriet uzbrukumā un kāds no spēlētiem apskrien savu sedzēju, vai pēc pick and roll, kā bija pirmajā uzbrukumā, un arī viegli punkti. Nu, ja Barons turēs līdzi, skaidrs, atkal redzēsim līdz 90 punktiem, noteikti spēles beigās būs atkal samest. Šēle. Nē, tomēr it kā likās, ka varētu arī iet līdz galam. Bumba tiek paliek. Tagad gan labs metiens un vēl 2 punkti. Jā, sarežģītā metienā Šķēle precīzi gūst 4 no Barona 6 punktiem pēc garām gājieniem un Barons priekšā. Saina parāda sadarbību, Radziņu uz leju. Tā arī ir, ja Kuzmīnskis vairāk vai mazāk tur nolaižas leju. Zavackis pret Šķēli palicis, iespēlē Kuzmīnskam, viņš pret Bērziņu, vairākas māju kustības, grūts metiens. Bērziņš ir garāks un līdz ar to toreiz labi arī nospēlēja. Kuzmīnskam spēles sākums nav izdevies. 3 situācijās viņš ir vai nu aizmetis garām, vai nav noķēris bumbu pēc tam. Protams, nebija viegla situācija, šeit viņš pārkāp galu līnijai. Pagaidām noteikuma pārkāpumu nav. Nevienai ne otrai komandai. Šķēlis, labi. Un šeit kļūda gan. Abas komandas iesākušas palēni, gluži tāpat kā vakarā ASK pret Kalevu. Uzmanīgi, cenšoties nekļūdīties. Tas ir svarīgi, protams, pēc iespējas mazāk zaudēt bumbu. Nu, redzēsim, vēlāk, es domāju, ātrum pieaugs. Un Bērziņam piezīme. Nedaudz palīdzot nokavēja. Pēc tam acīm redzot izšķīrās par to, ka vajag pārkāpt noteikums. Ja, nu vajadzēja apturēt Kuzmīnskis, protams, neļaut aiziet garām. Galiemetiens Šauļiem. Kevičs. Cēna. Šķirās ar pustālo. Garām. Un šeit pārliecinoši Aleksandrs savāk bumbu. Bērziņš arī bija gatavs šo bumbu savāk. Nu tagad Gusts. Parāda Aleksandru, kad dziļāk vēl. Un lieliski. Ne tikai žēl, ka neiemet. Skaisti apspēlēja, bet netrāpīja metienu. Maceina. Nobloķēts. Aizķērās mazliet divcīņā ar Gustu un Aleksandrs efektīgi un ļoti pārliecinoši bloķēja, jo Maceina vairs nevarēja tik augstu uzliekt. Stāvs vēl jāspēlē vēl 18 sekundes. Pirmā maiņa. Nomainīts. Ļoti ātri. Pat īsti Bērziņa vietā jau 4. minūtē. Kārlis Možnieks uzskata, ka īsti viņš ar Kuzmīnsku netiek galā. Šeit sārgājiens. Neveikla sadarbība, bet
Un kas būs noteikuma pārkāpums. Jā, vakar prognozējām, ka varētu būt 3 igauņu tiesneši, kas tiesā šo spēli. Nē, tomēr ir internacionālā brigāde. Jau vakar redzētais Kestudis Pilipauskas, Atso Macalu no Igaunijas un Oļegs Latišovs. Arī Latvijas tiesnesis šeit laukumā ir redzami. Un Saulis Kuzminskis uz soda līnijas. Spēles sākums nav gluži izdevies viņam, bet pirmajā spēlē šajā sezonā pret Baronu viņš guva 20 punktus. Tas bija šeit arī Arēnā Rīga. No 2 soda metieni iekšā, rezultāts neizšķirts. 4 minūtes nospēlēts. Adamaitis pustālais metiens par īsu. Pats likās, ka bumbu dabūs, un šeit viņš Batistas rokas ar bumbu atstāja laukumu. Kevičs ievada bumbu spēlē. Atseina. Apspēlēja faktiski, tikai nedaudz nenolādīja bumbu. Un 3 punkti jau vadībā Šauļu komanda. Marijus Prakevičs, 3 punkti. Un izslēgšanas spēlēs Prakevičs ir iemetis 11 tālmeties no 17. Šī ir 4. spēle jau un bijis ļoti precīzi no tālās distances. Tādā gadījumā kļūda aizsardzībā, ka atstāja faktiski pilnīgi brīvi. Metiens bija brīvs, neapšaubām, to mēs redzējām. Minūtes pārtraukums, 4 minūtes 20 nospēlēts, 9-6 Šauļu vadībā. Un reklāmas pārtraukums. Arēna Rīga un SEB Baltijas basketbola līgas izslēgšanas spēles starp Barons LMT un Šauļu komandu. Pirmā ceturtdaļa gandrīz pusē. 5 minūtes un 40 sekundes jāspēlē. Šauļu vadībā 9-6. Un uzbrukumā Barons komanda. Tātad Baronam tikai jāizvirzās vadībā, bet jāatcerēsimies vēl šie 6 punkti arī jāatspēlē. Tas pats virknējums, kas bija pirms pārtraukuma laukumā Baronu komandai. Batist pret Kuzminsku. Metiens nav precīzs un bumbu Grantam. Tas tā kā pamāca, ka varētu iet cauri. Un noteikuma pārkāpums Šēlem. Šēle palīdzot Adamaitim. Grants ir bīstams, mēs varam redzam, tieši caurgājienos arī labi nospēlējis jau šajā spēlē. Trešā komanda piezīme Baronam, Šauļiem 1 pagaidā. Labi izmētā bumbu. Un šeit skaisti. Jā, skaists māju kustības Zavadska izpildījumā. Viņš apspēlē Aleksandru un vēl 2 punktu Šauļu komandai. Ļoti pārdomāt uzbrukumi. Vairumā gadījumā labi sagatavot metienu. Varbūt pāris tie, kur Kuzminskis 1-1 mēģināja mest pāri, nebija tik veiksmīgi, bet Barons kļūdās piespēlē šeit. Atkal uzbrukums Šauļiem. Just jau pienācis pie Macēnas klāt, apgrūtina bumbu saņemšanu, bet tikai. Jā, 2 bijušie un arī esošie. Viens esošais, viens bijušais Barons saspēles vadītājs 1-2 šodien. Grants pēc aizsēga tagad tiek soda laukumā. Metiens neprecīzs, var iet uz priekšu ātri. Un Macēna pārkāp noteikums, apturot Šķēli jau savlaicīgi. Man neizskatījās, ka Armāns būtu gatavs iet līdz grozām. Tā viņš vairāk tā kā devās nevis grozu virzienā, bet nedaudz nost. Var jau būt, ka pēc tam būtu arī ātrs rāviens grozu virzienā, bet noteikumi pārkāp. Šauļu attaisnot piezīmi, tikai otrā komanda piezīme, nu, un vēlreiz būtu pazaudēta bumba. Grants iet, Aleksandrs arī vairs neko nedara. Un rezultāts jau pavisam nepatīkams sāk palikt 13-6. Ja, nu spēles pirmajās minūtēs Šauļi pagaidām izskatās labāk. Tieši uzbrukumu izdodas viņiem novest līdz loģiskām beigām. Metieni ir precīzi vai nav, bet parasti tie labi sagatavot. Baronam bijis vairāk kļūdu tagad pirmajās minūtēs, sevišķi pēdējos brīžos. Bet Šķēle ir precīzi. Šķēlēm ar 3 punktiem un ir gūs 7 no 9 Baronu komandas punktiem līdz šim. Vēl spēlētāji mājas būs Baronam. Šebovickis jau tūlīt nāks laukumā. Redzēsim, vai Batista tiks mainīts vai Aleksandrs. Mums priekšrobežas Batista. Batista pagaidām krīt ārā, gan aizsardzībā, gan arī uzbrukumā. Nu. Ļoti tāls Prakevičs metiens atklāts laukumā. Bumbu Gustam. Batista tālu no groza. Adamaitis. Aleksandrs beidzot bumbu dabūn. Šeit būs grūti.
Šķēle iet līdz galam un arī šajā situācijā. Nu, it kā viss bija izdarīts līdz pat metienu brīdim, bet mazliet nepaveicās. Nu, bumba gan paliek Baronam, tā kā būs vēl viena iespēja. Ar Šķēli netiek pagaidām galā šauļu komanda arī šajā mačā. Viņš iemet no tālienes, kas, es domāju, viņam pašam atvieglos dzīvi, jo būs spiest nākt viņam tuvāk pretinieki. Nu, tagad spēlētē mājiņas, jā. Līdz ko ārā mēs sadzam Šķēli ciešāk, tā, protams, momentā parādās milzīgas iespējas atkal caurgājienā. Tā kā Klebavicis laukumā, viņš ar bumbu pat un arī šauļiem divas maiņas. Arturs Masulis ar 9. numuru. Tagad neveiksmīgi met Adomaitis. Bumbu šauļiem. 2-1 ātrais uzbrukums. Maceina. Neveiksmīgs metiens. Praškevičs ir precīzs. Jā, Virginijs Praškevičs, Eiropas čempions 2003. gadā Lietuvas izlases sastāvā. 6 gadus nospēlēja Lietuvas izlase. Lielajos turnīros piedalījās pāris Eiropas čempionātos, pasaules čempionātā. Tagad viņš spēlē šauļos kopš februāra. Uzstūrī Klebavickis. Atmet tomēr Šķēlēm. Un Šķēle var iet līdz galam. Un vēl 2 punkti Armantam Šķēlēm. Ja pēc iepriekšējās spēles, kad Raits teica, ka būs jādomā, kā tik galā ar Šķēli, tad pagaidām varam secināt, ka nav izdevies tomēr atrast iedarbīgus līdzekļus. 9 punkti jau pirmajā ceturdaļā Šķēlēm, bet arī Masulis iemet vēl no groza apaļas. Es nezinu, kāpēc pat īsti ir laukumā. Godīgi sakot, es viņu ņemtu nost. Nu, netiek. Viņš visu laiku krīt ārā aizsardzībā. Visu laiku, arī šoreiz. Nu, tā ir viņa kļūda, ka tik vienkārši šie 2 punkti. Tik nomainīts Aleksandrs. Nu, labi, Aleksandram varbūt jāatpūšās ir. Nu, tagad Batista šoreiz gan labi nospēlēja un 2 punkti. Vismaz uzbrukumā. Tagad Maceina. Viņam tiek veidots aizsargs. Netiek izmantots. Un sots uzbrukumā. Masulim pārkāpums. Trešā komandas piezīme šauļiem. 3 komandas piezīmes arī Baronam šajā palēnajā spēlē, kas līdz šim bijusi maz pārkāpumu. Pirmā ceturdaļa tomēr pamazām tuvojas beigām. 2 minūtes palikuši. Nu, un spēlētāji maiņa. Mans Roiķis laukumā nomaina Prakevičs. Gusts. Viskas nāk ārā. Šķēle. Adomaitis ieņēmis pozīciju. Un šeit labi Maceina nospēlē un Gustam piezīme. Izsit lecienā uz augšu. Gustam bumbu, gāja uz metienu un tīri izdevās izsist. Pēc tam Gusts pārkāp noteikumus, lai nebūtu atkal kāds ātrais uzbrukums. Un Mārtiņš Kravčenko nomaina Adomaiti. Līdz ar to piezīme normas sasniegt Baronam. Šauļiem joprojām 3. Roiķis ievada bumbu spēlē. Maceina gaida. Suls. Praškevičs un spēle ar kāju, jauns uzbrukuma laiks. Nē, tomēr piezīme. Piezīme Gustam. Un otrā piezīme. Jā, Gusts savāc 5 piezīmes spēlē šauļos. Ar piezīmēm viņam bieži bijušas problēmas. Viņš 11 spēlē šajā sezonā ir sasniedzis piezīmu normu. Nu, un redzam Dontel Jefferson, kurš nāk Gusta vietā šajā brīdī. Pusotra minūte paliek pirmajā ceturdaļā un 2 sodmetieni Maceinam. Interesanti, kurš tagad spēlē saspēles vadītāju postenī. Jo jādomā, ka Jeffersons. Jo viņš jau tā kā vairāk ir tomēr nevis pat neuzbrucējs, bet vienkārši aizsargs. Nu, viņš var spēlēt abās šajās aizsargu pozīcijās. Jā, tomēr viņš arī bumbu saņem. Pārtiek. Šķēle. Viņam aizsargs. Caur būs grūti iet. Un Klebavickis. Laukuma vidus parasti no stūriem labāk met, un bumba tiek atgūta. Izdevās kopīgiem spēkiem, izdevās atgūt bumbu, vēl viens uzbrukums. Vēlreiz Šķēle pēc aizsarga, šoreiz iet uz otru pusi. Klebavicki, vēl viens tālmetiens. Vēlreiz garām. Bija labāk, bet, diemžēl, arī šoreiz garām. Un minūte un 1 sekunde paliek pirmajā ceturdaļā. Mārtiņš Kravčenko, gods un slava. Melnādaini sportists cīnīties par atlikušo bumbu. Līdz
galam un 2 punkti. Nu, pārāk viegli Šauļu komanda tiek līdz groza apakšā. Ļoti daudz metienu iemest no vistuvākās iespējamās distances šajā pirmajā ceturdaļā. Batista pārkāpums pret viņu. Nu, arī Barons, protams, iet uz grozu. Gan Šķēli, Batista apspēlē. Aleksandrs principā necenšas riskēt pārmērīgi. Spēlē uzmanīgi. Mēģina atrast labs metienus. No kvalitātes ziņā varbūt Šauļi bijuši mazliet pārāk pirmajā ceturdaļā. Mazāk kļūdu, viņiem vairāk izdevies tikt līdz groza apakšai. Jā, viņi vairāk to groza apakšu savu, viņi piesadz vairāk. Visu laiku ir vismaz 2 garie. Jā. Tad, ja arī šeit redzējām, ja nebūtu noteikuma pārkāpums, Batista jau bija gatavs atmest bumbu, kas stūrī atradās tajā brīdī. Un pa 3 šeit bija ielēnkuši Aleksandrs, pēc tam gan piezīme Šauļu komandai. Aleksandrs labi nospēlēja, atrada faktiski gandrīz brīvu Klebovicki. Spēlēm Klebovickim 2 sodmetienu. Tieši 24 sekundes paliek līdz ceturtdaļas beigām. Šajā brīdī Guss nomaina Šķēli. Klebovicks metīs sodmetienus, nu un pēc tam faktiski pilns uzbrukuma laiks Šauļiem, ja Klebovicks otro iemet. Diemžēl Klebovicks neiemet pirmo. Pēdējā apmēram pusotru mēnešu laikā sodmetienu precizitāte Baronam ir mazliet kritusies. Visi līderi, Guss, Aleksandrs, arī Šķēli met mazāk veiksmīgi no soda līnijas nekā sezonas sākumā. Bet izdosies izglābt. Nu, neizdevās izglābt un neizdevās gūt punktus, tā kā Šauļi var spēlēt līdz galam šo ceturdaļu. Un viņiem pašlaik jau ir 7 punktu pārsvars. Grants. Kravčenko palēnam atkāpjas. Un 3 punktnieks. Un arī tas ir precīzs. 2 sekundes un nepaspēs. Šķiet, ka nepaspēs. Jā, puslaiks ir, ja ceturdaļa ir beigusies. 23-13, 10 punktu pārsvars Šauļu komandai. Faktiski pārliecinoši uzvarēt šīs pirmās 10 minūtes un jo grūtāk mainiekiem. Tieši tā. Turpinās SEB Baltijas basketbola līgas izslēgšanas spēles ar Barons LMT un Šauļu komandām. Tūlīt jau ir sākusies jau otrā ceturtdaļa un rezultāts pagalam neveiksmīgs Barons komandai. Šauļu vadībā 23-13. Aleksandrs šoreiz precīzi nedaudz samazina rezultātu startību, bet jāspēlē ir aizsardzībā. Ja neizdodas savus 20-22 punktus ceturtdaļā gūt, tad tomēr būs jāsāk spēlēt ar aizsardzībā. Nu, tā ir faktiski vājākā vieta Baronam bijusi. Ja uzbrukumā viņi ir labākā komanda, kas Latvijā šobrīd ir, tad aizsardzībā, es domāju, no ASK un iespējams arī no Ventspils atpaliek. Ruikis, precīzi 3 punktnieks. Apskaužam, Šauļi darbojas uzbrukumā. Būs jāspēk spēlēt arī aktīvāk, tomēr šī sākuma piesardzība nav devusi labu rezultātu Baronam. Vajadzēs pārspēt cīņā pretinieks arī. Cīņā par vietu, cīņā par bumbām un tā tālāk. Šeit izdevās pārtvert bumbu. Tas sagādāja Grantam otro piezīmi, tā kā Jeffersons ir devis tādu labu pavērsienu šobrīd pie -11 pēc neveiksmīga uzbrukuma atgūstot bumbu savai komandai. Pauļukēns nāk laukumā Šauļu komandai. Pauļukēnam neveiksmīga sezona, tikai 7 spēles nospēlējis un vidēji 7 minūtes laukumā. Viņa leģionāra karjera īsti neizdevās, ļoti īsti bija un tagad viņš ir atpakaļ Šauļos, bet ja pirms 2 viņš bija viens no komandas līderiem, tagad viņš ir patāls rezervis Šauļos. Nu, atcerēsimies, mēs viņu redzējām SEB Baltijas zvaigžņu spēlē. Tātad... Jā, pat 2 reizes viņš ir piedalījies zvaigžņu spēlēs, bet tomēr. Un vēl viena piezīme Šauļu komandai. Otrā komanda piezīme Šauļiem šeit ceturdaļā. Baronam pagaidām 0. Kopsumā pagaidām šeit ceturdaļā tomēr +1 Šauļiem 3-2 ceturdaļas rezultāts. Zavaskas atgriežas laukumā. Pirmajā ceturdaļā 5 kļūdas Baronam, vairāk nekā varētu atļauties šajā spēlē, un cīņā zem groza arī Šauļiem kaut neliels, bet pārsvars ir bijis 11-9. Nu, šeit izdodas atgūt vēlreiz bumbu, vēl viens uzbrukums, Jeffersons. Klebovicks nebija īsti gatavs saņemt bumbu, bet beigās bumbu palika Baronam, tā kā vēl viss iespējas. Tagad nedaudz lēnāks uzbrukums. Gusts met par īsu, un Klebovickim personiskā piezīme, tā viņam pirmā. Komandai arī šeit ceturtajā pirmā. Pagaidām viss ūdens līst uz Šauļu dzirnavām.
Viņi vairāk kā pusmetienu iemetuši līdz šim. Skatoties uz statistiku, 3 no 4 tālmetieniem precīzi. Pārsvars cīņā pie groza mazāk kļūda, par to jau teicu. Galvenajos rādītājos viņi ir pārāk pagaidām. Prekevičs pēdējā brīdī atspēlē, Pauļukens iet garām un Gustam 3. piezīme. Viņš tā kā skatās Pilipauska tiesneša virzienā, bet redzējām nokavēja. Vienkārši nokavēja. Protams, situācija mainījās, jo likās, ka Prekevičs ies uz metienu. Viņš pēdējā brīdī atspēlēja un Pauļukens uzreiz gāja garām. Gusts nomainīts. Arī šeit Jeffersons iekrīt. Ruits met garām, bum Aleksanderam. Un trešā komanda piezīme Šauļiem. Ātri sapelnīts 2 minūtēs ar 3 piezīmes. Jāmēģina spēlēt, tā kā jāatvelk, varbūt, nezinu, Aleksandram tagad jāmēģina tā kā vairāk ārā uzspēlēt gandrīz. Jāpanāk, ka rīt ņem ārā, lai Jeffersonam lielāka telpa. Tā kā tagad tomēr aizspēlējas pa tālu un atkal kārtējā kļūda, diemžēl. Diemžēl. Joprojām plus 11. Šeit redzam. Ruits saņem bumbu pēc 2 aizsargiem, viņš pret Jeffersonu un Zavadskis pret Aleksanderu. 1-1. Un 3 punknieki. Zavadskis ir labs no tāliem, šoreiz gan Aleksanders traucē metienu pietiekam un pats saņem bumbu. Tagad tā kā šajā pilcīņā divkārt Aleksanders ir uzvarējis. Zavadskis neiemet, iznāca ātrais uzbrukums uz otru galu un 2 punktu atgūt. Projām pa perimetru, saspēle un zaudēt bumbu. Šoreiz pret Klebovicki Zavadskis mēģināja iet garām un kļūdījās vēlreiz. Klebovicks labi nospēlē, kaut gan arī Zavadskis skatās kā tiesneša virzienā, šoreiz igauņu tiesneša virzienā. Šeit atsimrot par šo izsisto bumbu. Tiesnesis par roku arī trāpīja. Aleksandrs cieši mēģina sekt. Tagad Šēla labā situācijā. Aleksandram vajadzēja piegriezties, neizdevās. Bet tagad, tomēr izšķirās pa 3 punknieku nav. Iedosies bumbu dabūt. Arī tas jau ir labi. Un vēl viens noteikuma pārkāpums. Nekautrējis. Redzam, bez ceremonijām gājuši par rokām. Protams, situācija bija zaudēta. Tur nebija daudz variantu. Praškevičs arī samērā tīris. Piezīme, protams, bija. Un Aleksanderam sodmetienu. Vairākas reizes Baronam ir izdevies tagad pēdējās minūtēs cīņā gaisā. Pasist bumbu atpakaļ saviem spēlētājiem. Izcīnīt šīs bumbas. Dabūt vēl kādu lieku uzbrukumu. Tas palīdz, protams. Lai cik Līvē nebūtu tieši ļoti lēnos uzbrukumos, tas viņam izdodas. Tā kā, redzam, diezgan statiski kā spēlē un nesāksim pārāk situāciju, bet tomēr. Piezīme norma ir nopelnīta tagad Šauļu komandai. Baronam 2. Baronam joprojām tikai 3 spēlētāji guvuši punktus. Čēla 9, Aleksandrs 8 un vēl Batists 2. Šauļiem jau 8 ir guvuši punktus. Mārtiņš Kravčenko tiek nomainīts Raimonds Vēkulis laukumā. Redzot, bija domāts, ka varētu izspēlēt arī līdz Kravčenkovs, kā 3 punknieki nesanāca. Tātad vēl viens agresīvs caurgājienu meistars Vaikulis būs laukumā. Barons samainījās pie aizsarga, Zavadskis aiziet garām, neiemet cīņas zem groz. Vēlreiz izdodas uzvarēt. Un žēl. Minūtes pārtraukums basketbola klubam Šauļi. Tādā situācijā, jo arī iebuksējis, arī Šauļu uzbrukums ir iebuksējis. Ja ne šīs Barona kļūdas, tad iespējams, ka rezultāts tika pievilkts vēl arī vairāk klāt.
Barons ir gatavs doties atpakaļ laukumā. Šeit redzam. Aleksandrs lieliski ātrajā uzbrukumā. Tik labi nospēlēja pēdējā uzbrukumā. Redzējām zaudēt bumbu. Macēni jau. Saspēles vadītāji Bostonī atkal. Un šķēle. Izdosies. Un pats notur bumbu laukumā. Fantastiski. Un žēl un metiens garām. Bumbu gan paliks, bet tas, kā viņam izdevās noturēt bumbu laukumā, tas bija apbrīnojami. Skatāmies vēlreiz. Jo lielā ātrumā, tiešām lielā ātrumā gāja uz priekšu. Pasit atpakaļ laukumā, pats izskrien autā. Atskrien atpakaļ. Jā, jo neviens cits nebija savāds bumbu tikmēr. Šeit iespies pie gala līnijas šķēle. Strīds. Un bumbu uz šauļiem. Diezgan īpatnēji fiksēts strīds situācijā, kur bumbu visu laiku bija šķēlēm rokās. Un arī tajā brīdī, kad atskanēja svilpa, nebija neviens šauļu spēlētājs pie bumbas. Uzskatīsim, ka tā bija svilpa par labu Baronam, jo savādāk būtu šķēlēm nostaigāts. Viņš jau bija paspēlis to vēl vienu soli. Tā izskatījās, jā. Pavļukens ar bumbu iespēlē zem groza Praškevičam. Bet aizmet garām. Aleksandrs iespied tomēr mazliet, lai gan bija nokavējis, bet iespied mazliet dziļāk zem groza Praškeviču un beigās savu panāks. Lebovickis. Nav. Joprojām nav. Nu, kādam vēl jāmet kāds trīspunktnieks. Savādāk šauļus neuzvarēja. Atcerēsimies šķēli vienīgais pagaidām, kas ir guvis. Macēni skaisti un bumba tomēr neiekrīt. Vairākās niansēs un vairākās tādās sīkās epizodēs ir paveicies Baronam pēdējās minūtēs. Jāmēģina to izmantot. Jeffersonam sods, sodmetienu Macēnam. Šauļi tiešām kādu laiku nebija guvuši punktus. Otrajā ceturtajā viņi ir guvuši tikai vienu grozu, 3 punktu, viens šis tālmetiens. 4 minūtēs 20. No apakš vairs nemet, tā kā tajā ziņā ir labāk, protams. Nu tagad sodmetieni. Gatavojās otram sodmetienam, tas ir precīzs. Spēlētāja mājiņa Adamaitis nāks atpakaļ laukumā. Tas tiek mainīts. Jeffersons tur pēc visa. Tad tāda nesaprašanās. Adamaitim ļoti ilgi bija jārāda numurs, kuru viņš mainīs. Aikls tagad bumbu. Lebovickis. Adamaitis. Aleksandrs labu pozīciju ieņēmis. Labi, apgriezturās un... Trāpīja pa vairogu, jā. Tika garām Praškevičam, bet bumba izslīdēja no rokām, tā izskatījās. Un reklāmas pārtraukums šeit brīdī. Uz plāniem. Basketbola klubs Šauļi. 5 minūtes un 20 vēl jāspēlē otrajā ceturdaļā. 19-28. Barons joprojām iecinēja lomā un ir pa brīdim uzplaiksnījumi, it kā ir nedaudz sakārtojusies aizsardzība, bet nu tagad uzbrukums atkal sācis slibot, diemžēl. Jā, nu nav izdevies izmantot to, ka arī Šauļiem šīs pēdējās 4-5 minūtes nav bijuši tik veiksmīgs. Un dažās niansēs tiešām nepaveicās arī, bet uz tablo punktu izteiksmē ir ļoti maz iegūts Baronam. Grants tagad pat Adamaiti. Šķirs, 3-punktnieks un precīzi. Jā, nu Šauļi garie Praškevičs un Zavadskis ir bīstam no tālienes. Un šoreiz Grants izejot cauri, atrada brīvo Praškevičs un vēl 3 punkti. 12 punktu pārsvars tajā spēlē pirmo reizi tik liels. Nu, diemžēl 2 spēļu summā tas ir jau 18. Jā, tas ir jau daudz. Laika ir kā diezgan. Praškevičs tiek arī nomainīts. Otrā piezīme, 5 punkti. Nu, ļoti līdzvērtīgi Šauļi ir metuši punktus šajā spēlē. Faktiski, laikam, gandrīz visi, kas ir bijuši laukumā, ir iemetuši vismaz pa kādam pa 2 punktiem. Jā, un Baronam, kā jau teicu, kad laika iepriekš nekas nav mainījies, joprojām tikai 3 spēlētāji guvuši punktus, un faktiski Šķēle un Aleksandrs ir guvuši 18 no 20 punktiem līdz šim. Šķēlēm ir pirmo sodmetienu, lai gan pēdējos mēnešos viņš tikko virs 50% spēja trāpīt no soda līnijas, nu, būs arī šoreiz. Ceina. Aikls
Baronas aktīvi var nospēlēt. Vēl viens pārkāpums Baronam ir rezervē komandas. Zonas aizsardzība Baronam. Grants. Zavacks. Zaudē bumbu driblā. Un šeit lieliski, skaisti, vienkārši skaisti. Atstāja Grants ar muguru pret sevi un neļāva viņam arī vairs atrast šķēli otrais. 2 punktu ātrā uzbrukumā. 12 punktu šķēlim šajā spēlē. Zona pagaidām ir devusi savus augļus. Un tikai tagad uzmanīgi jānospēlē. Grants iet cauri. Nu, Aleksandram jāpalīdz. To viņš arī izdara. Un uzbrukuma laiks beidzas. Tā kā vēlreiz, tiešām divu šauļu uzbrukumu pret zonu beigušies ar 2 kļūdām. Pat tā īsti līdz labam metienam viņi pat nav nonākuši. Nu, šeit it kā gāja Grants uz metienu, bet redzējām, Aleksandrs bija apakšā. Un faktiski viss bija kārtībā. Jā, minūtes pārtraukums šauļiem. Jā, kritiskais mirklis atkal ir sasniegts, kaut gan it kā pēc rezultātu mēs varam skatīties, it kā viss puslīdz vēl kārtībā ir, bet tomēr Roberts Gadraitis labi jūt. Protams, šādā brīdī negrib riskēt neviens treneris, jo ir parādījusies skaidri redzama problēma spēle pret zonas aizsardzību, un ar to jātiek galā pēc iespējas ātrāk, ja grib būt panākumu. Jau arī reti šajā sezonā zona ir izmantojis, ir vairumā gadījumu seguši individuāli un zona tieši Baronam sākumā ļoti reti tiešām izmantojas zonu. Un pēc tam ir vairākas bijušas spēles, kur tieši tad, kad viņi to zonu ir izmantojuši, tad tas nesis labs augļus, starp citu, jā. Nu, tāds izmisums solis zināmā mērā ir, bet nu tomēr. Šķēle, gandrīz brīvs ceļš likās līdz grozam, nav, un, diemžēl piespēle Vaikulim nebija labi, lai Vaikuls to varētu arī dabūt. Nevarētīgi rokās, un šeit atkal iespēja uzbrukumam. Zona beigusies. Baronam. Jā, nu zinot, ka šauļi būs tagad gatavāki, tas, es domāju, arī nav slikts lēmums no Barona puses, jo savu efektu tā deva, kaut vai tikai 2 uzbrukumus. Tagad, kad šauļi runājuši veselu minūti par spēli pret zonu, tagad viņi atkal redz kaut ko citu laukumā. Jā, un minūtes pārtraukumu vairāk, nu. Zavacks pret šķēli precīzi no tālās distances, lai gan arī viņam šī spēle pagaidām nav tik veiksmīgi, pāris zaudēts bumbas driblā. Tagad savukārt zona šauļiem aizsardzībā. Nu, tāds liels izskatījās vienu brīdi, ka ir bardaks iestājies šauļiem, bet nē, saorientējās. Adamaitis, brīvs faktiski, met, nav, nu Bērziņš. Un 2 punkti. Ar lielu mākslinieku pauzi šoreiz, bet 2 punkti ir atgūti. Nemēģināja izdomāt neko sarežģītāk, iemet bumbu grozā, kad pats to bija izcīnījis. Labi sekšana šeit sagādā grūtības šauļiem, bet bumbu viņi saglabā. Grants, caur netiks. 8 sekundes. Atkal zona. Grants met pāri. Nu kā tur? Un tomēr. Adamaitim piezīme. Jā, tomēr. Faktiski jau uzbrukuma laiks bija. Nē, nu trāpīja jau pa stīpu, uzbrukuma laikam nevajadzēja beigties. Bumba man šķiet atstās gan pret stīpu, gan pret vairogu. Un nokrīt turpat lejā, kur Zavacks to savāc. Nu, līdz ar to Baronam arī piezīme norma ir izpildīta. 24-34 joprojām rezultāts. -11 tagad jau 24-35. Jā, Zavacks viens no tiem, kas arī spēlēs koledžu basketbolu Amerikā. Pitsburgā bija viens no līderiem 2002. 2003. gadā. Pēc tam ir spēlējis gan Polijā, Beļģijā, pērn arī Ukrainā. Nu, šogad šauļos. 12 punktu vēlreiz šauļu komandas pārsvars. 2 minūtes 15 paliek puslaikā un šauļiem joprojām zona. Vaikuls. 3 punktu ar zonu. Nav izcils snaipers no tālienes Vaikuls, bet šoreiz ļoti vērtīgs grozs. Pret zonu. Zavacks tika pietiekami tālu no Vaikuļa.
Un iespēja gūt 4 punktus vienā uzbrukumā. Tas arī tiek izpildīts. Nedaudz cerīgāks skats uz rezultātu tablo. Joprojām jāspēlē ir daudz, 2 minūtes 10 vēl šajā ceturtdaļā. Vēl arī skaidrošanās. Tad Zavāds, kas ir ar Aleksandru bijis kaut kas. Ir svarīgi nospēlēt labi šīs pēdējās minūtes. Atceramies vakardienas spēlē ASK faktiski pirmā puslaika pēdējās 40 sekundēs veids iespējams izšķirošo izrāvienu spēlē, gūstot 6 ātras punktus. Samazināt starpību pirms pārtraukuma, lai būtu reālāks iespējas otrā puslaikā pacīnīties. Un tagad arī Baronam zona. Abas komandas mēģina to izmantot. Redzēsim, kā veiksies. Grants ar bumbu. Cauri īsti netiks. Un vēl viens kļūdas. Ātrais uzbrukums. Lieliski, lieliski. Nu jā, tādā garā jāturpina tiešām. Žēl. Šoreiz Čelam fiksēts sots cīņā ar Maceinu, lai gan tiešām visi ir vīlušies par to, ka te jau izskatījās pēc vēl viena ātrā uzbrukuma un nekā. 2 sodmetieni šaujiem. Ļoti svilpt šeit publika. No mūsu puses nevarēja redzēt, vai bija kontakts, roku kontakts bija vai nebija. Skatīsimies, Maceina jau sodmetienu līnijas. Teicu, tiesīt norma ir izpildīta. Protams, šoreiz sodmetiens ir precīzs. No 38 vēl tīrais laiks, kas jāspēlē šajā ceturtdaļā. Nedaudz bumbromē palākā pa grozu stīvi, bet nek vairāk. Čēle, Aleksandrs. Maitis. Vēlreiz Vaikuls, 3 punktnieks. Šoreiz nav precīzi bumbas ar grozu izcīnīt. Un sots pret Bēciņš. Jā, ka neizdevās ietriekt no spēles. Kuzminskam piezīme, tas ir labs sodmetieni, tas arī, bet šķiet, ka bija iespējas gūt 2 punktus jau no spēles. Kuzminskam otrā. Nu, šauļiem ļoti atkal līdzvērtīgi sāk sadalīties arī šie pārkāpumi. Nevienam nav vairāk kā 2. Un Baronam situācija kā vienkāršāk. Vienīgais Giedrus Gusts, kurš jau labu brīdi nav spēlējis, viņam 3 pārkāpumi. Kaspars Bēciņš tikmēr jau uz sodmetienu līnijas un jāmet tie sodmetieni iekšā. Dāmas un kungi, jāmet. Sezonas sākumā pirmos 4 mēnešus Barons met vairāk kā 75% no soda līnijas kā komanda izcils rādītājs. Pēdējos pāris mēnešos šis cipars ir noslīdējis zem 70% kā komandai, kas arī joprojām nav slikts, bet nav arī vairs tik izcils. Un šodien arī ir bijusi vesela virkni garām aizmest sodmetienu. Redzējām zonas presingu, nedaudz tas apgrūtināja šauļiem dzīvi. Zaudēja viņi pietiekam daudz laika. Nu šeit gan Maceina brīvs 3 punktnieks nebūs. Bērziņš savāc bumbu. Nu, pret zonu šauļiem iet grūti. Tas dod savus augus Baronam, protams. Uzbrukums ir apstājies vairāk vai mazāk šauļu komandai. Nu, pašiem jābūt sekmīgākiem uzbrukumā un mazāk varbūt jākļūdās. Nu labi, šoreiz izmētāja ļoti labu bumbu un Vaikulim brīvs 2 punktus. Šoreiz uzbrukums ir vienkārši lielisks. Faktiski saraustīja aizsardzību lopatās šauļiem. Tik pie brīvu metienu Vaikuls arī ir sekmīgs uzbrukumā. Rekievičam samocīts garām gājiens. Vēl 15 sekundes uzbrukumā, 30 puslaikā. Maceina nebūs. Tagad bumba. Bumba Aleksandram viss kārtībā. Var spēlēt līdz galam un iemetot starpību būs niecīgi pēc puslaika. Ir labs iespējas tiešām puslaika beigas ir izdevušās labāk. Un jāmēģina izmantot šīs atlikušās sekundes. Čēle. Labi pa kreisi nav. 2 sekundes bez piezīmes. Tikai nevajag pārkāpt noteikums. Nu, tuvu. Bet tomēr nav. 38-33, bet vienalga. Beigas ir nospēlēts labāk. Jā, otrā ceturtdaļa bija labāk neapšaubām nekā pirmā, un īpaši otrās ceturtdaļas beigas. Pirms puslaika pārtraukuma šī zonas aizsardzība deva savu rezultātu. Un, ja šauļiem būs jātrāp no tālienes, redzējām, tomēr viņi mazie spēlētāji nav tik veiksmīgi, garie ir labi snaiperi. Katrā ziņā tāds pavērsiens spēlē radās. Tas dod cerību pirms otrā puslaika. Un pats interesantākais ir tas, ka faktiski jau arī šauļiem tādi īsti brīvi metieni pret zonu nebija. Bija tomēr
sedzējis visu laiku kaut kur bija tur pat blakus, varbūt nebija tā ļoti pārliecinoši nosaka, bet tomēr visu laiku bija zināmas grūtības. Jā, viņi palēni spēlē pret zonu, palēni saspēli, un līdz ar to arī netika pie brīviem metieniem. Baronam šajā ziņā izdevās labāk. Redzēsim, gaidām tūlīt. Jā, Uģis Joks jau ir gatavs, un arī Armands Šķēle arī turpat blakus. Pēc pirmā puslaika -5 Armands Šķēlam blakām. Armand, tev 14 punkti, bet tomēr esam iedzinēju lomā, lai gan otrā ceturtā izšķījās maķinīt labāk par pirmo. Jā, mēs pamainījām aizsardzību. Sākām kustināt bumbu vairāk uzbrukumā un parādījās tā spēle, bišķi noķērām viņus. Un, ja mēs tā turpināsim, tā kā otrā ceturtdaļa, tad būs līdzīga spēle un beigās mēs vinēsim. Salīdzinot ar spēli Lietuvā? Nē, es tā uzreiz nevaru pateikt, vajag kaut kā savādāk, es nezinu, viņiem arī krīt šodien met trīnīši, viņi met iekšā. Mums kaut kā, nezinu, neaizgāja dažiem spēlētājiem, tā kā bija kaut kāds mājiņas vajadzīgs. Veiksmi otrajā puslaikā. Paldies. Tas bija Armands Šķēle, pēc brīdī Guns Keisels no laikraksta Diena, arī apskatīsim pirmo puslaiku. Rekā vēl mazliet pārtraukums šajā Baltijas basketbola līgas spēlē. Guns Keisels un Vakalām laikraksta Diena basketbola apskatnieks. Un tu biji Šauļos, redzēji pirmo spēli. Ir starpība pirmajā puslaikā? Ir starpība noteikti rezultātā un rezultatīvitātē, jo Šauļos pirmais puslaiks bija tāds pilnīgi atklāts basketbols, bija, ja nemaldos, 51-48 Šauļu labā, un šodien aizsardzība izskatās it kā mazliet labāk, ja, un te pašā laikā Šauļos mainieki aktīvāk izmantoja savus centra spēlētājus, viņi vairāk punktus guva no groza apakšas. Šodien it kā tas gūmums viņiem nav tur tik liels, bet viņi toties ļoti precīzi met 3 punktnieks, viņi skrien ātros uzbrukumos, viņi labi spēlē aizsardzībā, un tāpēc tas rezultāts joprojām ir bēdīgs. Salīdzinot pirmo ar otro ceturtdaļu, Armands arī atzīmēja pēc pirmā puslaika intervijā, ka tomēr viņi esot atgūšies kaut vai ar to, ka maķinīt pamainījuši to aizsardzības sistēmas un arī gal galā mazliet sāc labāk krist ir. Jā, otrajā ceturtdaļā vismaz atklājās, ka vēl kāds no Barona spēja iemest, ne tikai Šķēli, jo tur Aleksandrs parādījās un īpaši jau Vaikuls jāuzteic, jo, ja nebūtu tas viņa 4 punktu gājiens, es domāju, tā aina būtu krietni bēdīgāk, bet viņš tā kā atdzīvināja cerību. Paskatīsimies, kas notiks otrā puslaikā. Es pieļauju, ka Šauļu komanda arī izdarīs kaut kādas savas korekcijas, jo viņi dabūjuši to 12 punktu pārsvaru, kas faktiski 2 spēles summā nozīmē plus 18. Viņi tā kā apmūsa varbūt no tā uzvaras tūma vēl kaut kas. Jā. Tagad arī liela nozīme būs tam, kurš treneris labāk nostrādās ģērbtuvē, kurš labāk spēs motivēt komandu, kurš spēs ieviest arī kaut kādas varbūt taktiskās nianses. Bet es domāju, ka pirmkārt izšķirs tomēr tas, kas spēlētāji galvās notiek, nevis kaut kāda taktika. Jā. Kurš tiks skaidrībā ar to slogu? Vai var teikt par pirmo spēli Šauļiem, ka Barons tīri netiks skaidrībā ar galvām? Nē. Pirmā spēle likās tāda brīvāka arī no Barons puses, jo, kā es teicu, tur bija ļoti liela rezultatīvitāte, un varbūt otrā puslaikā mazliet kritās, jā. Bet, Barons spēlētājiem kaut ko runāt par teiksim, mandrāžas problēmām un tādām lietām, tā kā nepiestāvēt, jo, ja salīdzina pa pozīcijām, Guss pret Macēnu, ja Guss ir Lietuvas izlases spēlētājs, Macēnu ir ļoti attāls kandidāts vienu brīdi bijis, jā. Batista pret Kuzminsku, teiksim, Aleksandrs pret Kuzminsku, Bērziņš pret Zavasku, kurš Lietuvas izlasē nav bijis arī tūmā. Ja? Visās pozīcijās faktiski Baronam vajadzētu būt pārsvaram. Ja? Bet, varbūt, ka tur kaut kāds apstākļu komplekss. Ja? Barons kopš janvāra ir spēlējis ļoti veiksmīgi, ja? izturējis liels lods, bijuši labi rezultāti, taču cilvēks nav no dzeles, sakrājās nogurums, fiziskais, psiholoģiskais. Varbūt, ka kaut kur ir pietrūcis laiks pa vidu atjaunot šos te resursus. Ja? Tībīnais pavīdēja tādu domu arī, daudz tā atzina, ka iespējams Baronam sit pa pakaus tas 18. un 20. datums, Eiropas kausa. Bet tas taču tomēr ir pēc nedēļas vēl galā, vēl gatavoties, bija liela iespēja. Arī var būt. Kaut gan es runāju speciāli arī trenerim Kārlim Mužniekam uzdevu šo jautājumu, jā, par klubu prioritātēm šobrīd. Un viņš jau lietoja to frāzi, ko viņš vienmēr ir lietojis, ka svarīgākā spēle ir tā, kas nāk tev priekšā. Jā, un ka šobrīd, skaidrs, ka klubu prioritāte ir uzvar Latvijas čempionātā, bet starp Baltijas līgu un FIBA kausu tur nekāda atšķirība netika saskatīta līdz šim. Jā, un es domāju, ka tur nav runa par to, ka būtu ļoti mērķiecīgi gatavojušies nākamās sēdēs Ogalē un ka tāpēc būtu kaut kādas problēmas. Runājot vēl par šo spēli, otrais puslaiks, tu esi optimists?
Nu, ļoti piesardzīgs. Kā jau teicu, ja nebūtu tas veikuļu gājiens un vispār tā veiksmīga azartiskā iesaistīšanās, tad es būtu pesimists. Nu, šobrīd it kā var saskatīt 5 spēlētājus no Barona 12, kuri var radīt šo lūzumu, bet pašā laikā tas šauļu sīkstums man arī ļoti uztrauc, jo viņi nekad nevienai komandai nav padavušies. Ja? Un šajā gadījumā, kad viņiem ir 5 plus 6, 11 punktu pārsvars, būs ļoti grūti atspēlēt tomēr. Vēlreiz par to 18.20. datumu. Final Four, Eirokausi. Manuprāt, Barons, jebkur Latvijas komanda nav bijusi tik tuvu, lai vispār izcīnītu šo uzvaru šajā turnīrā. Nu, Barons ir tikpat tuvu, cik bija Ventspils pirms 5 gadiem arī, sapcīt Kāļa Muižnieku vadībā. Ja? Un patiesībā varētu teikt, ka vēl tuvāk, jo pretī pusfinālā nāk Tartu Rock, kas šogad jau divas reizes ir uzvarēts. Un tomēr, te ir jābūt, te es neko oriģināli nepateikšu. Fināla turnīrā visām 4 komandām ir izredzes un nedod Dievs tos Igauņus nenovērtēt. Jo Igauņi gan, viņi ir ātrāk izsējušies no Baltijas līgas, ja viņam Igaunijas čempionāta izšķirošās spēles vēl tālu priekšā. Es zinu, ka viņi koncentrējuši uzmanību visus resursus uz to, lai pēc iespējas veiksmīgāk nospēlēt šajā fināla turnīrā Kiprā, jo tas ir pirmais gadījums Igaunijas basketbola vēsturē, kad komanda tikus tik tālu. Ja? Mums ir šī Rīgas ASK vēsture, ir Ventspils panākumu, mums nav šī pirmreizīguma efekta. Igaunijā viņš ir, un tas arī dara ļoti bažīgi. Visbeidzot par skaisto pabeigsim par dāmām. Rīt dāmas sāk. TTT Rīga, Cēsis, tavas prognozes. Kā patīk teikt trenerim Aleksandram Starkovam, man prognoze ir 50-50, kas absolūti nav nekāda prognoze. Es domāju 51-49, tomēr TTT Rīga labā. Aha. Labi, paldies, Gonti, veiksmi. Tomēr ar to piesardzīgo, bet būsim optimisti par otrā puslaiku. Bet piesardzīgo optimisti. Paldies, tas bija Gonts Keisels no Laikraksta Diena basketbola apskatnieks. Bet tūlīt tev, dārgie draugi, jums ir lieliski iespēja piedalīties arī SEB Baltijas basketbola līgā. Un proti, tūlīt pat nākamajās 3 minūtēs mums izstāstīs, par ko, kur jābalso, par ko jātur īkšķis. LTV7 top 7 par SEB Baltijas basketbola līgas sezonas otrās puses labāko spēļu epizodēm. Piedāvājam 7 epizodes, kas vērojamas LTV7 mājaslapā un portālā Delfi Sports. Balsot var tikai portālā Delfi Sports, bet pieeja balsojumam iespējama arī caur LTV7 mājaslapu.